Ik katrs no mums zina, lai uzveiktu slimību pēc iespējas īsākā laikā nepieciešama diagnostika, kas ļauj patoloģiju atklāt agrīni, tādējādi ārstam sniedzot iespēju sastādīt pēc iespējas efektīvāku un veiksmīgāku ārstēšanas plānu. Un viena no šīm visefektīvākajām un nekaitīgākajām attēldiagnostikas metodēm ir magnētiskā rezonanse. Mūsdienās magnētiskā rezonanse kā primāro izmeklēšanas metodi izmanto ļoti daudz medicīnas nozares. Pirmkārt, tā ir neiroloģija. Jo tik laba smadzeņu vielas izšķiršanas spēja kā magnētiskā rezonansē nav nevienai citai radioloģiskai izmeklēšanas metodei. Tāpēc magnētisko rezonansi ļoti plaši izmanto muguras smadzeņu izmeklēšanā, muguru kaula izmeklēšanā, dažādu traumu, deņķīvu raksturu izmaiņu diagnostikā, locītavās, saitēs, muskuļu cīpslās, to ļoti labi redza magnētisko rezonansi. Ja kādreiz tā magnētiskā rezonanse, piemēram, locītavai aizņēma vairāk nekā pusstundu izmeklējums, tad tagad tas ir 15–20 minūtes, un mēs jau varam diagnosticēt vai noteikt diagnozi pacientam. Tāpat magnētiskā rezonanse ir neaizvietojama izmeklēšanas metode gan vēdera dobumu orgāniem, kā arī onkoloģisko slimību diagnostikā. Būtiski uzsvērt, ka jaunāko tehnoloģiju esamība paaugstina iegūto attēlu kvalitāti. Visbiežāk Latvijā pielietota tiek 1,5 teslu magnētiskā rezonanse, bet kopš šā gada jūlija mēneša no Latvijas jūras medicīnas centrā ir pieejams pēdējās paaudzes 3 teslu magnētiskās rezonanses izmeklējums. Protams, pacients pats neman to, kāda ir atšķirība 1,5 vai 3 teslu magnētiskā rezonansē. Tas nozīmē, cik liels, cik stiprs ir magnētiskais lauks tajā tuneli iekšā, kurā pacientam ir jāguļ, kurā tad arī viņš tiek izmeklēts. No tīri fizikālā viedokļa, no medicīnas viedokļa, 3 teslu magnētiskā rezonansē ir augstāka izšķiršanas spēja un labāka informācija iegūst no audiem nekā no 1,5. Ir arī ātrāks izmeklējums 3 teslu magnētā nekā 1,5 teslu magnētā. Turklāt Latvijas jūras medicīnas centra 3 teslu magnētiskās rezonanses iekārtā ir integrēts arī mākslīgais intelekts. Šis mākslīgais intelekts, jeb datorprogrammas, kā es labāk tās sauktu, pirmkārtām uzlabo attēlu kvalitāti, jo viņš šim konkrētam aparātam, un es domāju, arī daudziem citiem aparātiem, viņš noņem troksni, respektīvi noņem to signālu, kas nāk no pacienta, kas mums nav vajadzīgs. Un līdz ar to mēs iegūstam ātrāku un labāku un kvalitatīvāku reālu attēlu, un viņu varam analizēt. Respektīvi, izmeklēšanas laiks ievērojami saīsinās. Tālāk arī mēs varam izveidot tādas izmeklēšanas programmas, kuras pēc tam mēs varam apstrādāt savos datoros speciālos, darba stacijās, klientu serveros vai arī personīgos datoros un iegūt to informāciju, ko cilvēks ar savu aci, vai ārsts ar savu aci pat neredz, ko tikai datori var izkalkulēt, jeb izskaitļot to informāciju, kāda ir ieguldīta tajā attēlā. Mēs varam uzlabot diagnostiku jau ar datoru palīdzību. Tāpat izmeklējums pacientiem ir kļuvis patīkamāks. Ir samazināts trokšņu līmenis, lielāks atvērums, kas būs atvieglojums arī lielāka izmēra pacientiem. Ir samazināts kustību artefaktu risks. Tas ir kļūdu risks pacientam pie kustībām, kas dažbrīd ir neizbēgami, ja konkrētajā mirklī pacients izjūt spēcīgas sāpes pie ilgstošas nekustīgas pozas. Un vēl svarīgi zināt, ka 3 teslu magnētiskās rezonanses izmeklējums šobrīd ir pieejams katram pacientam viņam ērtākā laikā, negaidot garās rindās. Pievienotā vērtība ir tā, ka jūras medicīnas centrā ir pirmkārt multiplās sklerozes centrs un multiplās sklerozes pacienti bez magnētiskās rezonanses vispār nevar vairs dzīvot. Tā ir diagnostika un sekošana ārstēšanai dinamikā, kā vai zāles iedarbojas, neiedarbojas, cik veiksmīgi iedarbojas, un gadu desmitiem pacientiem ik pa laikam tiek veikta magnētiskā rezonanse. Šis aparāts palīdz šiem pacientiem šo izmeklējumu veikt daudz ātrāk un kvalitatīvāk. Otram kārtām ķirurģija, kā jūs minējāt, un ortopēdija, kas arī šeit notiek, tātad pirms iespējamās operatīvās ķirurģijas, vai operatīvās manipulācijas, lai ķirurgs zina, kādas apjoma operācija viņiem ir sagaidāma. Tās pamat izmeklēšanas metodas. Ir, protams, arī patreiz tiek veikti pētījumi, zinātniskie pētījumi šī aparāti, ņemot vērā, ka viņa iespējamo programmu nodrošināšana tiek veikti valsts pētījumi uz šī aparāta, tā zinātniskā vērtība arī ir pievienota.
Magnētiskās rezonanses izmeklējums ir kā zelta standarts daudzās medicīnas nozarēs. Izmeklējuma saņemšana īsā termiņā ļauj ne tikai ārstam iegūt pilnīgu izpratni par pacienta veselības stāvokli, bet sniedz arī pacientam iespēju ātrāk uzsākt atveseļošanās ceļu.